Esiet sumināti kārtējā mudru jogas video, un vienā no noslēdzošajām epizodēm mēs parunāsim jau par nopietnu mudru, nopietnu tēmu – kundalīnī. Ja? Visi noteikti dzirdējuši, kas ir kundalīnī, daudz mītu, pasaku un izdomu par šo tēmu ir dzirdēts. Par šo tēmu jūs varat arī izlasīt Soham mājaslapā, bet šajā video parādīšu, kāda tad ir kundalīnī mudra. Arī tāda ir, un šis ir simbolisks žests, ja, kurā mēs savienojam roku divos kulakos. Kreisās rokas kulakam mēs izlaižam rādītāju pirkstu taisni uz augšu, un ar labās rokas kulaku, ja, šis rādītāju pirksts tiek apņemts, līdz tas pieskarās īkšķgalam. Ja, šāda te precīzāk arī ir kundalīnī mudra. Ja, simbols šeit ir tāds rādītāja pirksts, kreisās rokas rādītāja pirksts ir jūsu dvēsele, jūsu prāts, jūsu ķermenis, jūsu būtība. Un labās rokas 4 pirksti ir ārējā pasaule, jeb tas, ko vedantā dēvē, jeb jogā dēvē par maju, ilūziju, kas jūs aptver no visām pusēm. Un īkšķa gals ir dievišķais, jeb kosmiskā apziņa, jeb tīrā apziņa, ja, jeb Dievs, sauciet to, kā gribiet. Un šajā mudrā, tāpat kā kundalīnī jogā, gala noslēdzošā fāze ir, kad jūs no individuāla cilvēka kļūstat par kosmisku būtni. Tā ir kundalīnī jogas ideja un šīs mudras simboliskais žests. Šāda ir kundalīnī mudra, un to tur apmēram vēdera augstumā. Un mēs varam šādi arī meditēt.